Labdien! Es nedaudz pastāstīšu par sevi, iepazīsimies, stāstīt lietas, ar ko es esmu saskārusies, un vispār varbūt kāda man bija iepriekš dzīve un kāda ir tagad. Kaut ko sapratu. Ieliku tādu ļoti informatīvu postu Facebooka lapā, bet tā kā mums ir arī visādīgas citas grupas, kur mēs varam padalīties ar informāciju, tad, protams, saņēmu jau negatīvismu, bet tas man lika varbūt mazliet padomāt, lai es sāktu par to runāt. Es sapratu to, ka cilvēki uz mani skatās un domā, ka es skaisti uzpucējos, es pat speciāli neuzvilku neko skaistu. Domā, ka es vienmēr smaidu, es vienmēr labi izskatos, tik no manis nāk pozitīvisms, bet neviens nezin, kas ir aiz muguras. Man bieži vien ir tādas situācijas, kad es gribu mest visu pie malas. Bet man patīk dzīvot. Man Dievs ir devis dzīvību, šo dzīvi, un man tiešām patīk dzīvot. Tāpēc es atradu ceļu, kā sev kaut mazliet palīdzēt. Nevienā vārdā es nekad neesmu teikusi, kad kaut kas man ir izārstējis. Es tāpat nesen beidzu lietos ķīmiskās zāles. Jā, es dzīvoju ar 2 ļoti nopietnām diagnozēm, un diagnozes ir uzstādītas uz visu manu dzīvi. Tāds abortais loks. 2015. gadā viss sākās vienā dienā. Viss bija tā iekrājies ķermenī, kad vienu dienu tas nāca uz āru. Man bija labs darbs, man patika tas, ko es darīju. Tas bija ļoti saistīts ar manu profesiju. Es esmu profesionāla šuvēja un pabeidzu skolu ar diplomu, viss ļoti skaisti, bija daudz dažādi arī plāni, ko es dzīvē darīšu, bet, protams, ar tēva nāvi visi plāni pajuka manā jaunībā. Tā es dzīvē gāju uz priekšu, to es jums pa nelieliem video pastāstīšu, bet gribētos teikt, ka to, ko es šobrīd daru, tas ir kā papildus tieši ar uzturu bagātinātāju kompāniju Coral Club, un tieši eju ar veselības koncepciju un citiem produktiem, kas tieši piemēroti man pie ķermeņa sāpēm. 2018. gadā es atradu šo kompāniju, es sāku iet slaveno veselības koncepciju. Jā, Anglijā šī kompānija ir pietiekami jauna, bet visam savs laiks. Un jā, šogad, 22. novembrī, būs pirmais pasākums Anglijā. Tā kā es, protams, visus aicinu. Un runāsim par visu situāciju, par produktiem, stāstīšu pielietojumu, stāstīšu, ko produkti dara un kā ir izmainījuši manu dzīvi. Bet ja es jums teikšu, ka ja vēlties kaut mazliet uzlabot savu stāvokli un esat tādā kā aburtā lokā, kā kāmis visu laiku skrienat ritenī un nezināt, ko darīt, tad uzrakstat man. Parunāsim, varbūt kaut kas jums var noderēt. Es esmu dzīvs cilvēks un daudzi mani zina. 2019. gadā mēs atveirām Mansfieldā Nottinghamshire Janey Sushi, kuru ceļu es jums arī izstāstīšu. Visam savs laiks. Un jau gads būs riņķī, kā atvērām arī kompāniju Janey Tea House. Jo tējas, dabīgas tējas, dažādas augļu tējas, tas ir man ļoti tuvs, un nepavelti man dzīvē ienāca šīs tējas, jo tieši saistībā ar manām diagnozēm tējas man ir jādzer, un ļoti ieteicams būtu dzert, jo es vienmēr pa dzīvi mīlēju kafiju dzert litriem.